Labdien, dargie YouTube lietotāji! Šodien jau otrā sērija ēkšķogas plēt Jāņogā. Kā mēs vakar pierādījām, ēkšķogas labākās ogas. Mēs šoreiz centīsimies to saglabāt. Tātad skatieties. Sveicināti YouTube lietotājiem. Tagad esam atbildējuši par ēkšķogām pret Jāņogām. Tātad, jūs redzat, ka Jāņogas ir labāks nekā ēkšķogas. Ejam! Tātad, YouTube lietotāji, šobrīd mēs metīsim 3 metienus un apliecināsim, kura oga ir labāka. Jāņoga vai ēkšķoga. Lūk! Ēkšķoga, jā! Ēkšķogu kapteinis. Lūdzu, uzbrauc! Publiku! Ļoti vājš ēkšķogas kapteiņu metiens. Tādus metienus mēs negribam redzēt. Pēdējais ēkšķogas kapteiņu metiens. Tūlīt redzēsim, vai viņš to darīs, vai tiešām viņš to darīs. Neprecīzi. Man komentārs. Nu, lūdzu. Ēkšķogas smieklīgi. Tomēr apliecinājās, ka Jāņogas labākas, bet tūlīt jūs to redzēsiet. Labdien, šis ir Jāņoga kapteinis, un viņš centīsies pierādīt, ka ēkšķogas tiešām smird un sagrauc viņas ar savām Jāņogām. Bet vai tiešām tā ir taisnība? Varbūt arī Jāņogas nav tās labākās ogas. Jāņoga kapteinis met, un arī neprecīzi. Bumba aizlido pie plūmēm. Vai tiešām plūms labāk? Ko pēc izmēģināsim? Vakardienas čempions paliks nepārspēts. Viņš apēd vienu plūmi un paņem bumbu. Iet caurgājienā un precīzi. Trīspunktnieks neprecīzi. Un kas par metienu? Un pēdējais nosākumā plūmes meistardarbs. Davai! Metiens vairāk nekā 20 metriem. Vai viņš tiešām to uzdrošināsies darīt? Vai tiešām viņš to darīs? Apskatieties, draugi, kāda ir distance līdz basketbola grozām. Viņš ir gatavs mest. 3, 2, 1, aiziet! Fail! Nē! Epic fail! Nevienā no 3 ogām nav spēks, bet īstais spēks ir šī ogā. Un to ogu sauc par zemeni. Ēkšķogas un Jāņogas un plūms. Es jums līdz parādīšu, ko dara zemenis, jā. Fail! Bet varbūt zemenēs ir 3-punktnieks spēks. Nope! Bet ko mēs vispār te mūldam? Nevienā no ogām nav spēks.